Apskatīsimies varbūt tiešām uz šo te izglītības nozari un tehnoloģiju ienākšanu viņā, vispirms, protams, no izglītības ministrijas viedokļa. Kāda mums no ministrijas viedokļa ir šī situācija Latvijā? Lūdzu, Ines Gludīte. Jā, tad, kad es tiku uzaicināta sarunai ar jums šajā diskusijā, un teicu, ka man ir jāsaka uzruna, un tad es sāku domāt, ko tad man teikt, ka moderators man uzdod visu citu jautājumu, tad pat to es arī atbildēšu, bet sākumā es varbūt to par tām tēzēm, par kurām es padomāju nākot šurp. Un man ir grūti nodalīt sevi trīs šīs te lomas, kas ir pirmkārt cilvēks, otrkārt mamma, un treškārt ierēdnis un ministrijas pārstāvs. Runājot par radošumu, par inovācijām, kas ļoti daudz šobrīd izskan gan dažādos izglītības un zinātnes ministrijas dokumentos, gan principā praktiski visās sarunās, kas notiek gan ar skolām, gan ar sabiedriskajiem partneriem. Mēs runājam, radošu, inovatīvu, konkurētspējīgu, attīstītu vidi. Tā ir tas, kas mums ir jārada ap sevi. Es esmu par tehnoloģijām. Es jūtu tehnoloģijas savā ikdienas darbā un dzīvē. Es jūtu, kā strādā ar tehnoloģijām mani bērni. Un nenoliedzami tām ir ļoti liela nozīme. Tā pašā laikā tas, ko man gribās pateikt par to, ka tīpaši izglītībā mums ir ļoti svarīgs process, bet ir svarīgs arī rezultāts. Un tas ir tas, ko man gribās uzsvērt, jo tas, ko es jūtu kā mamma, ka mēs tādu caur šo pārspīlēto tieksmi uz radošumu, varbūt caur pārspīlēto tehnoloģiju lomas, varbūt tādu radīšanu, mēs aizmirstam par pamatvērtībām, par tām pamata zināšanām, pamata likuma sakarībām, kuras ir tās, kuras mums ir jāapgūst. Otra lieta, kas man rada drusciņu bažīgu, ir šis te vārds konkurētspēja. Jo mēs mācāmies konkurēt jau no brīža, kad mēs piedzimstam. Mēs konkurējam mājās, starp brāļiem, māsām, mēs izcīnam savu vietu, mēs ļoti spilgti redzams, kā konkurējam bērndārzā un skolā, pēc tam darba vidē, savā darba kolektīvā. Bet jautājums, vai mēs zinām, kas ir tā konkurētspējīgā, tā priekšrocība, tā ekonomiskiem jēdzieniem runājot, ar ko tad mēs varam konkurēt? Un tās ir tās zināšanas, manuprāt, jautājums, vai to saprot šobrīd skolēni un kādā vecumā skolēni to sāk saprast, un vai vispār mēs kā vecāki un pedagogi spējam viņiem ielikt šo izpratni, vai konkurētspējīgs es esmu tad, ja man ir rozā bikses, vai tad, ja es zinu, un man ir zināšanas. Un tas ir tas, man liekas, uz ko mēs arī šobrīd sabiedrībā mēs jūtam, un mēs arī ir dzirdēti saukļi, lozungi, zināt ir stilīgi, jo tiešām tas, ka mums ir jāceļ šī zināšana loma. Un, protams, ka tehnoloģijas, tas ir viens no rīkiem, tīpaši mūsdienu sabiedrībā, ar ko mēs varam šīs zināšanas apgūt ātrāk, veiksmīgāk, tās mums kļūst pieejamākas, un tā tehnoloģija nozīme, manuprāt, ir tajā, ka mums noteikti nav jāpasaka, ka viss ir jāizstāv ar šiem te pašiem dzelžiem, ar programmatūrām, ar rīkiem. Mums ir jāsaprot, kur mēs tos varam izmantot, lai ekonomētu savu laiku, lai padarītu pieejamāku sevi informāciju. Mēs arī ļoti labi redzam, ka šobrīd tehnoloģijas ir tās, kas veido ciešāku saziņu, savstarpējo saziņu starp mums. Ja kādreiz mēs varējām satikties tikai skolā un parunāties un vēl sazvanīties tad tagad šī te komunikācija savstarpējā ir nepārtraukta, jo ir dažādi elektroniski rīki, ar kur palīdzību mēs sazinamies burtiski katru minūti vai pat sekundi. Un tas ir tas, par ko mums ir jādomā, bet tas, par ko man gribējās pateikt, kad mēs caur šo te visu, caur tehnoloģijām, caur briesmīgo nepārtraukto cīņu par kaut ko, nedrīkstam aizmirst tās savas pamatvērtības, savstarpējo cieņu, kaut kādus savstarpējos ētikas principus, savstarpējo cilvēku mīlestību, un to mums neviens tehnoloģiskais rīks nec palīdzēs, nec spēs nodrošināt. Tas ir
tas ir tas balanss, ko es gribu teikt, ka visur ir jārod šīs līdzsvars starp to, cik daudz ir tehnoloģijas, cik daudz ir cilvēcīgais, cik daudz ir radošais, cik daudz ir tas, kas vienkārši ir jāiemācās un jāiekaļ no galvas, un to arī mēs nevaram aizmirst. Bet jebkurā gadījumā kolēģi tālāk arī prezentācijās un sarunās minēs tās iespējas, kuras šobrīd mums piedāvā tehnoloģijas, un caur tām mēs varam padarīt gan mācību procesu, gan zināšanu iegūšanas procesu daudz pievilcīgāku un daudz interesantāku. Varbūt varam apgūt vairāk, jo mazāk tērējam laiku, lai atrastu informāciju. Tas, ko ministrija šobrīd dara, ministrija varbūt, ka brīžiem dara mazāk nekā to dara paši skolotāji, ko es arī esmu sapratusi runājot ar skolotājiem un piedaloties dažādos pasākumos tieši ar skolu pārstāvjiem, jo tas, ko ministrija vairāk ministrija domā tādos lielos politiskos vaļos tādos, ka mēs plānojam to, uz kurien mums ir jāiet. Te pašā laikā skolā notiek reāls darbs, un skolā reāli skolotāji strādā ar šiem skolotājiem, reāli strādā ar šīm tehnoloģijām, un principā, ka tur vislabāk ir redzams tas, cik daudz pats skolēns un skolotājs spēj ņemt pretī to, ko šobrīd jau tirgus piedāvā. Tas, kur mēs esam, varbūt tehnoloģiskā nodrošinājuma ziņā, tur arī ir tā, kad šobrīd ministrijai gan īsti laikam tā līdz galam nebūs ar ko lepoties, jo jau gadu praktiski 4. ministrija mēģina īstenot projektu, kas ir izglītības iestāžu informatizācijas projekts, kura ietvaros šogad gan līdz gada beigām būtu jābūt aprīkotām skolām ar multimediju tehniku kabineta aprīkojumiem, ar portatīviem datoriem un stacionāriem datoriem, protams, tādā apjomā, kā projektos ir paredzēta šī tehnika. Tas ir tas, ko dara ministrija. Tas, ko darīs ministrija šī gada laikā, ministrija kopā ar sadarbības partneriem, kopā ar iestādēm un pašiem ierēģiem ministrijā liks uz papīra vīziju 14. un 20. gadam. Kā tad mēs redzam informācijas komunikāciju tehnoloģijas izglītībā nākamajā plānošanas periodā? Jā. Tas laikam ir tas, ko ātrumā varbūt Patiesībā man ir diezgan daudz, patiesībā ārkārtīgi daudz jautājumu, bet mēs līdz diskusijai tādai savā starpā vēl droši vien nonāksim. Jebkurā gadījumā tiem, kas skatās mūsu tiešraidē, ir iespēja ar Twitter palīdzību uzdot jautājumus, lietojot šo te hashtagu e-prasmes12, un jūs varat konkrēti uzdot jautājumu tieši kādam izvēlētam cilvēkam vai arī nokomentēt, teiksim, to, ko jūs dzirdat šobrīd internetā. Pirms es dodu vārdu tālāk par šo te 14. līdz 20. gads, es pareizi sapratu, teiksim. Ja es skatos no šīs dienas punkta, teiksim, arī apzinoties to, ko mans bērns mācās skolā, dzirdot, kā iet universitātēm ar studentu piesaist, ko studenti vispār izvēlas mācīties, tad es apskatos uz kaut kādiem bezdarbnieku statistiku, kur es redzu, ka top profesijas, kas šobrīd ir pieprasīts Latvijā, ir šoferi, pavāri un IT speciālisti, teiksim. Tad no tā viedokļa es sapratu, ka tas, kādas šīs te programmas varētu būt iekļautas kā obligātas skolās, ko skolēns vispār drīkst izvēlēties kā brīvu, ko viņš pats drīkst izvēlēties, vai kas viņam ir jāzina, tad varbūt tās ir kaut kāda, šis te redzējums par to, kādas šīs te profesijas būs, tātad, piemēram, 20. gadā, teiksim, ja bērni, kuriem šobrīd mācās 5. klasē, pielabojot man, es nezinu, cik konkrēti tad viņam ir gadi, bet agri vai vēl viņš nonāk universitātē, viņš nonāk darba tirgū, un viņam ir jābūt apmēram virzītam vai gatavotam uz tām specialitātēm, ko vajadzēs. Varbūt tā ir tā konkurētspēja, nevis tikai prast kaut ko tur lietot, bet zināt kaut ko tādu, kas būs vajadzīgs tādā līmenī. Šobrīd, protams, nevar pateikt, kura būs tā pieprasītākā profesija 2020. gadā, bet, manuprāt, ir divas lietas un divi virzieni, kurā ministrija strādā šobrīd. Viens no virzieniem ir šī te profesionālā karjeras konsultanta loma skolā, kas ir cilvēks, kurš palīdzētu skolēnam
saprast, kas tad ir tā vide, kas viņu sagaida pēc tam, kad viņš pabeigs skolu un kas jau laicīgi palīdzētu šim te skolēnam rast šo te pareizo ievirzi un saprast, kas varētu būt tā joma, kurā viņš gribētu strādāt. Jo mēs jau arī nevaram pateikt, ka tagad 20. gadā, teiksim, mums būs vajadzīgi nenormāli daudz IT speciālistu, un tad visus mēs viņus tagad orientēsim uz IT specialitāti. Protams, ka nē. Ir arī cilvēkam kaut kādas personīgās īpašības, kaut kāda, es nezinu, kaut vai ģimenē pūrā jau ielikt tāda izpratne par to, kas tad ir tas, ko viņš grib darīt, un līdz ar to šeit arī ir jārod kaut kāds balans. Bet, protams, ka liela daļa skolēnu mums ir skolā tādi, kas 5. klasē nekad nevarēs pateikt, ka jā, es tur gribu noteikti būt šofers vai noteikti būt IT speciālists. Un šis būtu uzdevums šim te karjeras speciālistam. Otra lieta, kas, manuprāt, un uz ko arī ministrija strādā un par ko domā, ir šī te profesionālās izglītības loma. Jo bija kaut kāds brīdis sabiedrībā, kad jā, mēs visi sapratām, ka mums visiem vajag noteikti augstskolas diplomu, noteikti maģistra grādu, un tikai to, un tikai tad es esmu pilnvērtīgs un varu meklēt darbu un strādāt. Un šī profesionālās izglītības loma kaut kā tika nonivelēta, kas, teiksim, padomu laikā bija pilnīgi savādāk. Un līdz ar to tas uzdevums, kas patreiz mums ir jāveic, mums ir jāatcer šī profesionālās izglītības status, un jāsaprot, ka arī, strādājot par šoferi, tu esi vajadzīgs un noderīgs, un arī tā ir laba profesija, ne tikai jurists vai ekonomists, kā mēs šobrīd par to domājam. Un tās divas lietas, uz ko jāstrādā.